Ko darīt ar atkritumu kalniem, kas pēc dažiem gadiem stāvēs katrā atkrituma poligonā, kas pēc būtības nav atkritums, bet gan izlietojams materiāls? Šo problēmu ir iespējams risināt tik vienam, kam ir ideja un vēlme rīkoties, tāpēc aicinām pieteikties jau 2. atkrituma pārstrādes hakatonā Daiba Zero. Uzvarētāja komanda tiks pie galvenās balvas 10 000 eiro vērtībā un ne tikai. Dalībniekiem tiks piedāvāti 4 atkritumu veidi, kuriem meklēt pārstrādes iespējas – stikla šķiedras atkritumi, polimēri, polipropilēns un polistirols, komposts un tekstils, nolietots apģērbs, apavi, kas vairs nav izmantojami to sākotnējam mērķim. Atkritums var būt arī kaut kā jaunas sākums, kas nav jānoglabā zemē, bet to var izmantot kā ražošanas pamata izēvielu kādam jaunam produktam. Ideja maratona mērķis ir rast risinājumu atkritumu pārstrādei, ko tuvākajā nākotnē ievies Latvijas poligonos. Iespējams radīt jaunus uzņēmumus, kas darbosies atkritumu pārstrādes nišā. Kā zināms, tā ir ļoti jaudīga Latvijā un visā pasaulē. Vēlamies aicināt ik vienu nākt klajā ar jaunām idejām un risinājumiem, ko mēs varam darīt ar atkritumiem, kā mēs viņus varam pārstrādāt un kādas jaunas inovācijas un tehnoloģijas attīstīt Latvijā. Piesaki sevi individuāli vai piesaki savu komandu. Ikvienam dalībniekam būs pieejams zinošs mentoru atbalsts. Mentori ir tie, kuri sniedz profesionāls padomus un palīdz komandām turēties rāmjos un virzīties uz mērķi. Ja tev ir idejas, kā šos atkritumus pārstrādāt, piesakies! Dodies uz mājaslapu www.daibazero.lv. Ideja maratons notiks no 23. līdz 24. septembrim Valmierā un reģionālajā atkrituma apsaimniekošanas centrā Daiba.